Šodien atrodos otrajā ražotnes butīkā. Arī visu dienu būšu šeit tieši tāpatās kā vakar iepriekšējā butīkā. Tā ideoloģija tieši tāda paša kā vakardienas laivā. Augšā esmu piespraudījusi jums mūsu WhatsApp telefonu numuru, uz kuru ņem no screenshotus ar sev vēlamo somu aksesuāru un sūti WhatsAppā, jo visi saraksti pasūtīšana notiks WhatsAppā. Plus cenām klēta rēķina 2,80, kas būs pakamāts pa Latviju, Omniba vai DPD, to uzreiz arī norādi. Un vēlams, dāmas, lūdzu norādiet arī cenu, jo savādāk man jāskrolē cauri pēc tam visiem video un jāmeklē, kāda tad bija cena tai konkrētai somai. Tas arī būtu rītīgi super, ja jūs to iegaumētu. Nu ko, es domāju, mēs varam iet cauri un arī, starp citu, ņemam vērā to, ka tikai šajos laivos, tikai kamēr esmu šeit un vēl ieraksts būs spēkā līdz svētdienai, būs šīs īpašās cenas, kāds mums nav ikdienā pieejams mājaslapā. Nu ko, laižam vai ne? Parādīšu jums jaunu Pītas ēdas somas modelīti. Es domāju, es varētu šodien paņemt melnu. Starp citu, jā, man ar balsi šodien ir daudz vājāk nekā vakar pamodos un rīta vispār bez balss. Tāpēc mēģināšu tā saudzīgāk sarunāties. Nu tātad, šāds skaists Bottega nedaudz dizaina iedvesmots Pītas somas modelītis neliela izmēra, es teikšu, ja es paņemu viņu šādu, maz drusciņi lielāks par A5. Bet ļoti viegla, ļoti forša somiņa. Paskaties, kāda skaista pīti rūturīša. Iekšpusī dāmas atver šādi uzspied podziņu. Forši tas, ka ir sadaloši vēl kabatu uz rāvēslēdzēju, kabatiņu uz rāvēslēdzēju. Un dāmas ir arī vēl garām lencīte. Tad somiņu var uzlikt plecā vai iespējams kā tādu mazu krusbadiņu. Es teiktu vairāk plecā. Lūk, šāda melna. Un ir, kas šoreiz ir forši, ir pilnīgi visi toņi. Es uzreiz jums arī rādīšu. Tātad ivory, tātad spelēks, ja? Principā gaišs spelēks, es teiktu. Haki tonis, dark taupe. Šis varētu būt bēžs, stumšs bēžs, es teikšu. Melns konjaciņš un ir arī šokolādīta, dāmas. Jā, 110 eiro. Un pēc garšīgākais ir jostas, Hermes dizaina iedvesmotās ādas, kuras jūs tik ļoti gribējāt. Pasaku uzreiz, izvēle nav liela, ja viss ir izgrābts, bet tas, kas vēl ir, to var dabūt. Nu, un arī tas, kas ir palicis no šīm te garanās formas Hermes dizaina iedvesmotajām Birkins somiņām. Nu tā, es domāju, sākam mēs ar jostām. Es jau tā esmu salikusi pa toņiem. Dabūju arī zilu. Tā kā var dabūt arī gaiši zilu. Tātad ir gaiši zilā krāsā. Rādu vispirms dāmas ar sudrabu. Man ir pašai šodien uzlika šokolāde ar sudrabu. Noķēru pagājušā reizē. No šokolādes vispār nekā nav, pat nejautāju. Vienkārši nav. Tātad ar sudrabu būs šāda te gaiša zila. Šāda, es teikšu, tas, manuprāt, šis ir light. Jā, gaišais taupītas tonis. Tāda ir vīna tonis, dāmas. Konjaciņš arī ar sudrabu un balta. Tas, ko es jums pateikšu, dāmas, uzreiz, ja es no sākuma sev pati sagrābos tikai vienīgi ar zeltu, tad nu jau šobrīd man ir vairāk kas ar sudrabu, jo es saprotu, ka man patīk menedžētiem. Šajā gadījumā man vienkārši apģērbam ir šāds slēdzītis, un es vienkārši gribēdam, nevaru pielikt zelta jostiņu klāt. Ja, līdz ar to man vajag ar sudrabu, bet man gribās tos jostiņus uzlikt. Ja, tā kā, man liekas, tās, kuras seko mums sociālajos tīklos, ir redzējuši, ka es lieku savas bildes, atturot atvilkumu un visu atvilkumu tikai šīm jostām. Visās krāsās. Un tas ir tik ērti. Ja, tā kā šādas te jostiņas, dāmas, maksā 45 eiro. 45 eiro. Šis ir tas, kas ar sudrabu, un tūlīt jums rādu. Kas ir ar zeltu? Tiešām galīgi nekas, bet ir vērts kaut vai, piemēram, par baltu nāk vasara un melnu. Melna, starp citu, ar zeltu nebija mēnešus 4. Un tagad ir, ja? Un ir oranž arī. Ja, nu, piemēram, vasarā ir kaut kas tāds, tad var arī pieskanot. Tad, dāmas, arī 45 eiro, ja gribam uzreiz rakstam, jo es saku, aplikumi ir supermaz. Ja? Un šīs jostas superforšas. Un tas, ko es jums vēl nepateicu, kā viņi regulējas, tās, kuras nezinu. Kas ir forši? Paskatieties, šajā jostai nav nekādas astes. Viņa vienkārši šādi te saregulējās. Pavelkam vienkārši, un parādīšu tagad uz sevi. Kāds notiek, kas vienkārši ejš aizmuguri. Aizmuguri, redzat, šādi. Savelku, sakārtoju. Super, nekādas astes, nekādas vērpakas nav. Tas ir tik forši. 110 eiro. Šīs virknes, kad iedvesmotās bērnās somas 110 eiro. Dāmas tikai 3 krāsas pēdējās, vairāk nebūs, vairāk arī netiks šūts. Jā, zinu, pirmais jūsu jautājums galvā noteikti tas, ko man jautāja visbiežāk, kāpēc pieprasītā, ko nešoju. Nevaru jums atbildēt. Nevaru jums atbildēt, vienkārši nešoju. Visi tā viņi ir izlēmuši. Rādu jums konjaka krāsā, kas būs visējošākā tāda krāsa, nu tām, kas ir palicis, lai gan arī mēs varam pieskaties pie bēžas vasarai. Bet šoreiz nesāk pilnīgi visu sezonu. Tātad klāt nāk šāds salaktiņš. Somiņa ir sudraba furnitūrā. Rokturis ir tāds, pat, kad es varētu uzlikt plecā. Garena, super ietilpīga. Nesāt var dažādi. Dāmas mīl vispār izdarīt. Atvērt pilnīgi visu vaļā. Šādi. Un mēs tā vienkārši šādi. Šo laktiņu var noņemt, negribi. Var vispār savilkt visu kopā un sasiedēt. Un kas mums ir iekšpusē, dāmas? Iekšpusē mums ir vienkārši slēp kabatu uz rāvēslēdzēju, vienkārši šāda sodre un vēl šāds piekrīš, kā parasti nāk viņām klāt. Tātad konjaks, tātad bēžs un ir arī oranžs, starp citu. Un šeit varētu būt tas stāsts, dāmas, ka mēs varētu arī pieskaņot šīs te jostiņas. Tiem tā, kura grib sev šādu somu. Tad citas tikai nezinu par atklikumu, kuras pirmās paspēs tām būs. Šādu somu, piemēram, tu vari paņemt un kamēr vēl ir, tātad, dāmas, varam piepirkt klāt ar jostiņu. Jā, pilnīgi saskanēs. Tad, ja, piemēram, es uzlieku sev šādu jostiņu, un man ir šāda somiņa. Jā, cik skaisti. Tā kā var šādu te komplektiņu sev izveidot. Un tieši to pašu mēs varam izdarīt ar oranžo dāmas somu. Bet oranžai nē. Oranžai ir zelta, lai gan, paskatāmies, nevienmēr ir jābūt, kas saskan. Tikpat labi jums var vienkārši josta šeit būt un lūk, un tad jūs vienkārši varat nāsāt arī. Lūk, šādi, dāmas, tas ir viss, kas ir. Viss nav arī citu krāsu, tikai tas, kas ir. Tā, paskaties, kāda skaista mīlīga somiņa. Gan tā kā pleciņā uzliekama, šādi te, man gan polsteris ir, es ar visu polsteri uzliku. Uz rociņas varam nest. Somai arī 2 līmeņu aizdara, tad, ja, piemēram, kaut kas vairāk iekšā ir ieliks, tad var uz augstāku līmenīti. Un ir arī garā lence, nesāt kā krosbadī dāmas iekšpusē, vienkārši ādas odarī un viss. Arī aizvarās, redzēt, šādi pārlokās un pieķēdējās, kurš tad līmenītis tur sanāk. Šo var novienot.
Pieliksim klāt garo, jo principā šāda somiņa, viņa kalpo divējādi. Pleca soma vai krosbodī soma. Pieliksim tātad lēncē regulējumu. Šādi tu var redzēt. Tā, šo mēs varam tātad attiecīgi vienkārši noņemt, jā? Bet nav vajadzīgi. Lūk, nu foršs krosbodī, tāds smuks. Un arī pietiekoši ietilpīs, un pēc man patīk miksiņš. Hop. Tātad miksiņš, redziet, āda ar zamšādu. Un kas ir palicis no krāsām? Es skatos, kas ir palicis no krāsām. Gaiši zila. Šāda te skaista. Teicu, tas pistācijas tonis vakar jums minēju. Baigāk veidā tagad. Šāda bērša. Melna, oranža dāmas. Un es skatos, viena nabadzīga šokolāde palikusi, bet tāda dikti sabužināta. Visticamāk, kaut kur jauna varbūt vēl ir iepakojumā. Lūk, un šīs somas cena, dāmas, to jums pasaku, 87 eiro. Mans modelis ienācis kādas 2 nedēļas atpakaļ. Dzīvē pat nebiju redzējis, tāpēc mēs kopā apskatīsim. Labi, es jums nerādīšu vairs zilu, parādīšu kaut ko ejošāku. Šāda interesanta somiņa. Viņas nāk divu veidu krāsās, ja tā kā tiek sakombinētas divējādi. Ir arī balta šokolāde, redzēt? Šādā veidā tiek sakombinēts. Divu veidu dažādas krāsīņas ādas. Tātad skatāmies klāt, nāk tāds zilonītis, to tu vari arī noņemt. Neliela tāda basket tipa somiņa, kāda tagad ir, protams, ļoti trendīga forma. Uz pietpodziņa atverās iekšā. Kāda mīlīga zamšādas konjaka oderīta un paskaties kāda somiņa iekšā. Šāda te ar tādu vēl kabatiņu mažu priekšā. Tātad var ļoti labi sarganizēt somas saturu, plus varam izmainīt somas formiņu. Tātad soma šāda. Sāspiežam spietpodziņu pa vidu un paskaties vēl spietpodziņu pa vidu. Un somiņa iegūst vēl mazu mīlīgāku izskatu, paskatieties. Vai ne? Tāda ļoti interesanta somiņa. Paņemšu gan to zilot. Kaut vai krāsai. Tātad cena 80 eiro. Un toņi te nedaudz izmētāti, skatieties. Rādu, kādi ir pieejami toņi. Maziņa, somiņa, Hermes dizaina iedvesmota, tāds Birkins stiliņš, bet šī soma līdz šim dāmas bija tikai un vienīgi pašā lielajā versijā. Es tādu nācu un skatos, super, ir jaunums, ir super daudz krāsas un ir arī šajā te, tas es jums saku par mazo izmēru. Ziniet, es gribu parādīt jums kaut ko, laikam jau vasarīgāku, vai jums pietika ar vakardienu, ka jums visu laiku zelta no rādiem. Paņemšu kaut kādu tādu ņūdību, vecrauzā ņūdību tonīti. Maziņa, neliela. Tā man nav mērlanta līdzi, bet te varētu būt kādi. Tā kā lielais maks, bišķi nelāk, 20 cik tur centimetri. Šāda te. Un forša tā somiņa, ļoti viegliņa arī. Kas man šitām somām dāmas patīk? Divu veidu aizdere. Parasti šajā somās, lai tiktu iekšā, viss šis jāatver. Tā kā viss jāatver pilnībā. Ja, un tad tikai mēs to vāciņu varam atvērt. Šajā gadījumā vispār neviens vēl nav vēris, un tad parādīšu, kā tas ir. Pārsvarā tas ir šādi. Jā, izskatās nedaudz ķimerīgi, tā arī principā ir, bet tu vari nest viņu šādi, un, piemēram, tev šeit ir ciet. Tāpat tu vari viņu šādi atvērt. Jā, tiekam uzreiz iekšā. Iekšā šai dāmas super ir audu modere, ar kāptu zālvēs vajadzēja slip kabatu, garā lencīte, lai varam somiņu uzlikt arī plecā, un parādu otru versiju, visvieglāko versiju. Tātad viena versija bija šāda, kā es jums saku, un tad, lai tā nav galvas sāpe, visu laiku turam ciet, vai nolaižam ķeklis, ka jums patīk šādi, ir augšējais rāvēslēdzējs, un nav ko mocīties, tiekam iekšā somā uzreiz. Tā ir foršā lieta šīm somiņām. Tāpēc man šis modelis ļoti patīk, jo, kā jūs redzējāt, tai klasikai tas tā nav. Lūk, šāda te skaistulīte. Somas cena dāmas ir 86 eiro. Un krāsiņas, super skaistas krāsiņas, paskatieties, kādas ir arī konjaciņš rekur, melna, paskatieties, cik skaists citroniņš tagad nāk. Tad ir ļoti skaista bēša, gaiši zila, melna, un tur arī tumšāka bēša, taupa tāds tonītis. Un es gribu jums parādīt vēl tās mēnesis formas somas, kas pagājušais super labi aizgāja. Es jums varētu parādīt, varbūt bēšu. Nē, es paņemšu rekur vīna krāsā, jo tur garā lence pielika. Tā būs foršāk jums parādīt. Tāda interesanta somiņa. Mēs esam šādi uz rokas. Tātad ir gara lence, regulējuma. Varam uzlikt viņu arī kā krosbodī somu. Bet, manuprāt, šai somai bija kaut kas ļoti interesants. Un tā tie bija tie sāni. Somiņai ideoloģija tāda, tad, kad atveram šo sānus, rokgrīds izvelkās, redzēt? Tad no maziņa kļūst par lielāku. Reku redzēt arī savilts. Tātad hops, mēs jau no tādas rokas somiņas paņemam, uzliekam viņu pleciņā kā tādu mēnesis formas pleca somiņu. Jā, tas arī riktīgi forši. Tad, kad nevajag, mēs šādi, hops, ieķēdējam viņu atpakaļ. Abas divas sānus, paskatieties. Somai uzreiz novelkās rokturītis, paliek maziņš, tā kā iepriekš jums rādīja. Lūk, iekšpusē dāmas skatāmies. Ir viena kabatiņa, slipkabatiņa un tāda zamšveidīga oderīte. Ļoti forša somiņa, tāda stilīga somiņa. Lūk, un tad te bija arī rādīts, kādā veidā piestiprinās šī te garā lencīte. Dāmas šoreiz ir vēl vairāk krāsas nekā es biju pagājušajā reizē. Somiņas cena dāmas ir 98 eiro. Ļoti patīkams tas grain skin, skatāties krāsas. Jā, kādi šobrīd ir pieejams. Pilnīgi es teikšu teju visas. Jā, šoreiz ir teju visas. Tā kā zamšāda šobrīd ir baigajā trendā, tad arī parādījums arī zamšādas modelīti jaunu, kurš ienāca burtiski nākošajā dienā, kopš es pagājušā reizi aizbraucu prom. Nevarēju jums viņu parādīt laivā. Paņemsim bēšo, jo bēšais reiz ir pielikta lencīte klāt. Paskatieties, dāmas, ļoti laba izmēra, lielāks nekā A5 somiņa. Šobrīd rādījums bēšos. Tad citu visas krāsiņas ir tikai sudraba furnitūra, tātad šis būs sudraba furnitūras cienītājām. Aizmugurē kabat uz rāvēslēdzēja, īsais rokturītis. Skatāmies, varam uzlikt plecā. Varam uzlikt plecā. Man ir polsteris gan. Tātad gara lence, regulējuma. Mēs esam vienkārši šādi te plecā. Varam arī noņemt šo lence un paskatāmies, kāds ir kā crossbody. Viss tādas malciņa maziņa esmu, bet vienalga. Izskatās tīri fajn. Lūk. Šeit var ļoti daudz ielikt. Es teikšu, šo var pat uz darbu mierīgi steikāt, jo tu varēsi mierīgi ielikt plānotāju un daudz visu ko. Un plus paskaties, cik labi organizēta odere. Pa vidu ir sadaluši kabatu uz rāvēslēdzēju, kabatiņu uz rāvēslēdzēju un vēl pat maziņa ādas slipkabatiņa.
Tas nozīmē to, ka somā nav viss vienā katliņā, bet tu vari super labi sarganizēt somas sapru. Un dāmas ir bēša krāsa. Tā, es laikam jums ņemšu tuvāk un parādīšu, vai ne? Skatāmies. Tātad ir rozā, ir konjaks, taupe, tad ir gaiša zila, šokolādīta un vēl. 96 €. Tā bārkstis, mēnesis veida forma. Tā šobrīd ir aktualitāte. Tātad skatāmies. Somija neliela izmēra. Uzlikt pleciņā, pilnīgi mierīgi var. Ļoti labi. Interesanti, es teikšu, tā tāda festivāla somiņa vasarē, vai ne? Man liekas, kriktīgi forši. Tāda, es teikšu, ka šī ir tāda vintage stilā furnitūra. Iekšpusē dāmas ir arī garā lēnce, tātad tu viņu vari nest arī kā crossbody. Tā. Redzēji, tas automātiski paņēma gaišu zilo krāsu? Tātad, un arī regulējama. Kas man patīk šajās somiņās? Viņas ir super vieglas. Tā zamšveida somas, viņas super vieglas. Labi, varbūt viņas nebūtu super formīgas, bet super vieglas. Skatāmies, es varētu doties uz festivālu, vai ne? Ļoti stilīgi. Šī ir ļoti jauka. Maza mīlīga jauka somiņa. Kas ir iekšpusē, ir pat kabatīču uz rāvēslēdzēm. Tas ir forši. Un šoreiz dāmas ir vairāki toņi. Tā, mēģināšu parādīt, izvilku tur ārā, lai jūs redzat. Tāks, nu šie ir visi toņi, un tur šeit kaut kur, kur vēl ir tāda, redziet, rozīga, bēša, vīna pelēcīga, tumšpelēka. Jā, un gaiša zilā, to, ko es jums tikko rādīju. Tāks, un cena, dāma 72 €. Šāda te skaista somiņa, lakoniska, pavisam savā veidā ļoti vienkārša, bet paskatieties priekšā ir tāds maziņš akcents, ļoti skaists aizdaras šis te elementiņš. Un iekšpusē zem šāda ir arī šāda te garā lence un arī superforša. Šī te sadalošā zona kabata pa vidu, kabata vēl grāvēslēdzēs līdz kabatiņu un ir starp šai somai ādas odere. Un tas, ko es teicu dāmas par ādas oderes bonus ir tas, ja nu gadījumā tev kaut kas izvirst, izlīst, tad ļoti viegli uzkopt. Tāks, un uzspiežas un arī paskaties tā aizdara super droša tāda, vai ne? Izmērs. Planšeta, kā es to likam varētu pielīdzināt. Lūk, šāds, nu plānotās ieliem noteikti. Ļoti skaista somija, somijas cena dāmas šīs ir 92 €. Un krāsas ir daudz, bet parādu vēl jums ar garo lēnci, jūs varat redzēt. Šāda regulējas. Nu, šī ir ļoti gara noregulēta, bet ideoloģija jūs saprotat, ja es paveidu viņu uzlikt, kā tas būtu. Nemaz tik slikti nebūtu. Jūs pavasarīgās. Lūk. Arī rozā, ļoti skaisti. Rādīšu jums, starp citu, šo Chanel somas modelīti, bet ka viņš ir tikai šeit. Ir vidējais, kas bija, ko jūs redzējāt, bet šis arī ir tāds, tā kā mazais, gribētu teikt mazais, bet nav tieši tāds. Piemēram, es jums tagad rādu, redziet, viņa iepriekš tā bija tāda zemāka un garāka, nedaudz, tad šī ir tieši tāda kantaina. Tā kā kubiciņš, redzēt? Šāda vēl somiņa ļoti interesanta. Uzreiz arī parādu, kā funkcionē šīs te ķēdītes elements, ķēdīte, tad savelkot dubultā, tas izskatās šādi. Šāda maziņa somiņa pleciņā liekama, un tad kā pirmī bija izvilkts, izvelkam, un tad tā kļūst par crossbody somu. Uzliekam. Vasarai forši, ne? Ļoti skaisti. Nu, protams, dāmas, un kā jūs zinat, Chanel viss, kas ir Chanel iedvesma, tas viss ir ikonisks un noteikti būs modeļi vienmēr un piestāvēs jebkuram apģērbam un izskatīsies ļoti eleganti. Tātad priekšā slēdzīts, atveram vaļā, priekšā tāda kabatiņa un iekšpusē vēl viena slīpa kabatiņa, vienkārša. Lūk, un no krāsām, kas mums šobrīd ir diezgan daudz, ir pat uz ko paskatīties. Tātad, cēnu uzreiz pasaka, kamēr neesmu aizmirsusi. 75 €. Super. Un krāsas es jums šādi rādīšu, kā parasti. Tātad, redzam, skatāmies un skatāmies arī augšā. Tā ir skaitā baltam tā. Nu super. Un vēl viens jauns somas modelis tev pilnīgi blakus. Man liekas, jūs jau fonā nedaudz redzat. Kas mums šobrīd ir ļoti modē. Animal prints, jā, viss, kas tāda veida, čūskveida. Tad redziet, jauns somas modelis. Ieraudzīju tikai šodien. Tāds, ar šādu te priekšiņu tikai šādā krāsā, pārējā būs klasiska kāda, bet parādīšu šo te tuvāk. Šīs būs arī tāds, es teikšu, stabils A5 formāts, crossbody soma. Tātad rādīšu to, kur jau ir lence, vairāk varēs izprast. Tātad diezgan salīdzinoši plata. Lence, protams, var noregulēt, mēs viņu likt kaut kā šādi. Crossbody, aizmugurē ir kabatiņa, vai arī priekšā, principā, izvēlies, kā tu gribi nesāt. Pilnīgi bez nekā, vai ar šo te kabatiņu, kas ir aizmugurē vai priekšā vienalga. Un tātad skatāmies, vai tā ir vienotā, vai tās ir divas dažādas. Dažreiz šīm somām ir tāds joks. Divi rāvēslēdzēji, bet nav atdalīts. Tad šeit ir atdalīts. Un ir pat kabata uz rāvēslēdzēja. Foršs somas modelīts jauns maksā 74 €. Arī cena ļoti laba. Un ir šobrīd ļoti daudz krāsas. Paskatieties, cik skaisti. Šī krāsa vispār tagad ir mast. Tā, un parādu uzreiz dāmas, kas mums no krāsām. Šodien tas tiks neklaus tā. Un šādi te tonīši. Ieskaitot baltu, melnu. Skaisti, vai ne? Un par šīm te somņām. Pagājušā reizē ļoti daudz dāmas izvēlējās tieši šo modeli. Parādu vispirms ar svītriņām, bet iesim bišķiņ tālāk, būs tieši tas pats ar šo te ierasto kantainumu, kantaino šo te polsterējumu. Tātad šāda soma, es teiktu, gandrīz A4 formāts, pati lielākā versija, kāda šai somai ir. Tātad arī tas pats ķēdīte dubultā, uzliekam pleciņā, šādi, un es teiktu, tā ļoti laba rītdienai soma, un daudz varam salikt. Un ja mēs labi gribam, mēs izdarām šādi, un paņemam uzliekam viņu arī šādi. Bet, es ticamāk, var arī plecā. Lai gan plecā tev viņa kalpos uz 2 rokriem izvalkot. Bet dažreiz vajag. Tad tas būtu tā. Man tā diezgan gara sanāk, vismaz īsiņa. Tā, skatāmies, tad kas lācītiem bēderām.
Atveram, ļoti viegli apvērām. Tāda ādas slip kabatiņa, tālāk pa vidu arī šī foršā sadalošā kabata un vēl kabata uz rāvēslēdē. Tātad arī saturu perfekti organizēta. Tātad, dāmas, cena 98 eiro. Man rokās ir bēša, bet paskatieties, cik daudz ir toņi. Tāks, hop. Un tātad ejam te pa toņiem. Un starp citu, dāmas, ar sudrabu mums ir tumši zila, tāda tā kā azūra tonis, spilgtāka zila un sarkanīga. Tās ir tās, kas ar sudrabu, pārējās redzēt ir ar zeltu. Bet pārējot tālāk, kur ir tas nākošais variants, ko es saku, viņas ir diva veida. Tātad viena ir ar svītriņām, tas laik mati pinās. Viena ir ar svītriņām, otra ir ar šo te klasisko stepēju. Aiziet, rādīšu smelnu, vai ne? Garderobas klasika. Tātad arī viss ideoloģiski, identiski, tieši tas pats. Tikai vienīgi cits stepējums. Lūk, pārbaudīsim iekšpus, lai tieši tā kā saku. Tieši tā. Un paskatīsimies, kāda cena šeit, un es domāju, ka arī tāda pati kaņiem. 98 eiro. Šīs somiņas cena, un te dāmas ir tā, ka ar sudrabu ir tikai tumši sarkana. Visas pārējās dāmas ir ar zeltu. To tās piebrauksim plauktā, lai jūs redzat. Tāks, lūk, visi tonīši. Visi tonīši, tā skaitā balts. Nu, mēs nākam klāt pie pavisam jaunu somas modeļu. Parādījies pavisam nesen. Šoreiz, laikam, gan es gribēšu paņemt kaut ko košāku. Tātad šāda ļoti interesanta somiņa. Es nezinu, ko var izslēdināt šeit. Monētu. Jā, šāda kabatiņa. Tad ir šāda kabatiņa, tiešām varētu atslēgas slēgt, jo aizmugurē kabatiņš nav. Tātad ir rāvēslēdzies pa visu augšpusīti. Ir arī garā lence. Pielikšu, jo nav pielikta. Un dāmas odere ar kabatiņu uz rāvēslēdzēm, melna odere. Ļoti foršs somas izmērs. Es teikšu, ne liela, ne maza, bet pilnīgi mierīgi var ielikt, es teikšu, visu ikdienā nepieciešama. Un ir arī garā lence, kuras starp citu regulējuma. Šobrīd izskatās, viņa ir izmērā, kas būs man plecam. Ja nu kā krosbadī jau mēs viņu nenesīsim. Paņem un uzliecam plecam. Šādi tā. Bet starp citu pārbaudīšu nelienu, ar tie roka ir diezgan gari. Nu, ja ļoti grib. Un polstris ļoti grib, var uzlikt no vasarā plānajām drēbītēm. Pilnīgi mieriņām prost. Tātad, skatāmies cenu. Cena dāmas somiņai ir 90 eiro. Visādas krāsas skatāmies. Tātad viss šis, kas ir pieejams no krāsām, tur arī bēža, šokolādīte, konjaks. Tam, ka tiešām ir šīs tāda kā krokodilāde, ja? Tā kā viss, kas ir animal print, šobrīd ir ļoti trendīgs. Šādu nelielu somiņu paņēmu, uzreiz kaut kā automātiski arī to pašu rozīgo vecrozā tonīti. Sudraba furnitūras, starp citu. Rāvējslēdzējs, izmērs A5 varbūt bišķiņ krasa lielāks. Šāda te. Rāvējslēdzējs pa visu augšpusi. Iekšpusē arī forši. Vidēji sariloša kabata. Kabatiņa uz rāvējslēdzēja. Un man neliela tāda kabatiņa, slip kabatiņa. Un dāmas, kā tas izskatās ar garu lenci pievienota, jo dažreiz jau to rokas somu gribās uzmest plecā reizi. Tas būs tādi arī ļoti ērti, var saregulēt, jā, regulējums. Un dāmas, šīs somiņas cena ir 96 eiro. Vec rozā, bēša, melna, gaiši, zila. Un pirmīt jums rādīju tauptūru, pelēks tauptūris, tāds pelēcīgs nedaudz. Tāks, ejam tālāk. Ejam tālāk, to pēdīšu kaut ko garšīgu jums. Tā, šīs ir viens no arī tādiem klasiskiem modeļiem. Viņiem piedāvājumā, man liekas, pēdējos 2 gadus ir kolekcijā, tātad jāpaliek kolekcijā, tas bieži liecina par to, ka ir pieprasīts un ir tā kā viens no bāzes modeļiem, tātad neizējošs tik kāds no garderobes. Un parādīšu jums bēžu, jo reiz man pie rokas. Ļoti praktiska izmēra, es teiktu A4 soma. Šāda te. Lietišķai sievietei vai arī dodoties uz darbu superforša. Tātad priekšā ir kabata, kura šādi te. Nezinu, kāpēc. Uzregulējās uz 2 stāviem. Kāpēc? Tāpēc, ja mēs ieliekam kaut ko vairāk, kabatiņu izliec uz priekšu, varam tad arī stāvu pamainīt. Ja? Šādi tā to slēdzīgs tās dekoratīvas. Bet viņš slēdz priekšējā kabata. Nu, iešpus ir rūtīgi forša. Paskaties, sadloša kabata. Kabata uz rāvējslēdzēja, 2 slip kabatas. Un, protams, somā ir garā lence. Un rāvējslēdzējas pilnīgi visu augšu. Šī bija atvērta, tāpēc es jums rādīju. Un aizmugurē kabata. Tas nepazūd. Tātad regulējuma. Un šādi tas būs uzliekam plecā, lai uzreiz jūs redzat, kā tas izskatās. 55 eiro. Tāka bēša, tauptonis, gaiši zila, rozā konjaciņš. Viss. Un rādu pavisam jaunu modeli. Jauns modelis nozīmē ienācis, būtiski tikko ienācis, tikai ar šo kolekciju līdz šim vispār nav bijis. Negribu rādīt bēžu, gribu zilu. Sudraba furnitūra. Visām sudraba furnitūras cienītājām. Arī tieši tas pats. Pat bišķiņ lielāks izmērs, nekā jums rādīju iepriekšēja somiņa. Ļoti forša somiņa. Priekšā tiešām ļoti skaista šāda te siksniņa. Wow, paskatieties, dāmas. 3 dažādas atveres. Man liekas, tas ir tik super. Var tik superīgi saorganizēt somas saturu. Šī tāds te gadījums ir ļoti reti, kurām somām. Priekšā kabata. Vidū klasiskas otras kabata ar šo te garo lenci. Vēl viena kabata. Un tas ir kaut kas riktīgi super. Un paskaties, tā augstākā kabata noteikti var arī tajā ielikt kaut ko augstāku. Godīgi es teiktu, es domāju, ka mans portatīvais 13 colu lieliem pilnīgi mierīgi. Nu, ritīgi foršs, šis ir foršs modelis, pie tam ļoti patīkama āda. Uzlikšu arī jums garo lenci nodemonstrēšu, kā tas būs. Nu, un, protams, sudrabs. Visām, kam patīk sudrabs, šis ir ļoti labs ķēriens. Pavisam jauns modelis. Īpaši parādu jums, pati vēl nebija apčamtījusi. Hop. Un uzliekam plecā. Un var arī saregulēt, cik daudz vai tas, ka tev ir vajadzība. Tas liec pleciņā. Un, dāmas, šīs somas cena 102 eiro. Gaiši zila, bēša. Tālāk ejam. Rādīšu. Nepraukšās, nepamanīju. Taupe.
tonis, melna, un tātad balta, tad rozīga un konjaka tonis. Šo somas moduli, tās, kuras mums seko telegramā, jau redzēja, jau pasūtīja. Paskatieties, kāda skaista koferīša tipa soma, kā tu zini, šī forma šobrīd ir tiešām ļoti aktuāla, gari ar rokturi. Tā, šādi jau noliekam viņa nogāzīsies, bet principā ļoti stabila forma. Paskatieties. Forša soma. Man pat pašai patīk. Ļoti stilīgs variants. Es teikšu ļoti viegli. Cena dāmas viņa ir 90 eiro. Zelta furnitūra tikai un vienīgi. Nu, tad skatāmies, kas ir iekšā. Wow, iekšā nu ir tik daudz vietu. Un kā tas rāvēs lēdzēja. Forša soma. Tiešām forša soma. Man patīk. Gribēju pat pašam drīt dzīvē. Un dāmas toņi. Vola. Ļoti daudz. Mēģinam apskatīt kopā. Lūk, šie ir visi toņi pieejamie. Tad šis skaistais koferīšs tipa modulītis ir tagad pats jaunākais. Nu, un tur rāda arī nākošo, kas arī ir pats jaunākais. Ko jūs sakat par rozā krāsu? Es gribu jums iedvesmot pavasari. Es ticu, ka Latvijā jums 3 būs. Lūk, šāda te somiņa. Arī tas pats variants. Tas pats lielais izmērs. Ja ne pat vēl lielāks. Šitie forši ir tādi ļoti praktiski modeļi. Skaties, cik viņš ir skaists. Un arī tā trapecveidīgā forma, kas ir tik moderna šobrīd, paskatieties. 3 stūrītis tāds. Nu, un priekšpusīte ļoti skaista. Un tad paskatāmies šāds rāvēs lēdzējs. Atveram. Manuprāt, man ir klusa aizdoma. Tad, kad tu atver šo, te rodās brīnumi. Un man liekas, ar to iepriekšējā dāmas bija identiski tieši tas pats. Tāds, vajag pieturēt. Paskatieties, ko mēs to izdarīsim jums. Atveram un paskatieties. Hop. Domāju, kam tās pogas ir, tad viss ir fiksēts. Un tad visticamāk te vēl sāvilkt vai atstāt to kaut kā tā vai vispār sasprādzēt, ja? Un iegūstam, paskatieties, platumu. Platumu pat te uz sprīdis vairāk, ja ir vajadzīgs. Lūk, un iekšpusē, kas mums dāmas ir? Klasiskā odere, slipkabata un kabatiņas rāvēslēdzēja. Un, protams, ir arī garā lence. Ļoti foršs somas modelis, skaists, ļoti skaistā krāsā. Šāds te, un dāma šī modelīša jaunā cena 92 eiro. Un krāsiņas skaistas ir. Ļoti daudz krāsiņas ir, skatieties. Tātad. Ejam cauri, kas ir no krāsiņām, tur vēl nedaudz, vai, galā re, kur ir apkrauts arī tas sāģis, kas ir tas zaļais, bežs tonītis. Trenda tajā ziņā, ka ienācis ir ar pagājušo kolekciju un ir noturējies. Kāpēc? Tāpēc, ka ir zamšāda, tāpēc, ka ir forša forma, tāpēc, ka ir vietilpīga. Šāda te somiņa, miksiņš ir tātad āda, zamšāda. Forši ir nagliņas, forši ir dibens ādas un roturi ādas. Ilgāk kalpos. Tātad priekšpusē ir arī šis te 2 līveņu slēdzītes. Ar citu jūs atceraties iepriekšējā modeli mazo, ko jums rādīju crossbody, ka tie nāk kopā no vienas kolekcijas. Piemēram, ir iespēja saskaņoties, ka tev ir gan crossbody modelis, gan rokas somas modelis vienā dizainā. Rāvējslēdzējs, tātad somā ir šīs 2 formas. Ja es viņu izstiepju tagad šādi, neiepogāju sānus, tad rāvējslēdzējs mums redzam ir tikai pa vidusdaļu. Iekšpusē dāmas klasiskā odere, protams, ir arī vēl garā lence. Melnē, laikam, ir pieliktas parādīšu. Aizvaru ciet parādīšu to rāvējslēdzēju, kā tas būs. To somu ļoti daudz mums rodanī sūtīja redzēt. Tas ir tad, kad izvaram sānus, bet tad, kad iepogājam, tu vari izvēlēties tātad šo te formu, kādu tu vēlies. Vai tu vēlies tādu nedaudz kompaktāku, vai tu vēlies lielāku. Un tad, piemēram, šo noregulē līmeni pēc somas piekrautības, tā varētu teikt, un aizmugurē kabatiņas rāvējslēdzējiem. Šāda soma. Šobrīd arī pieejamas gan ir rudens krāsas, vairāk tas bāzes pamatkrāsas. Nē, nav pilti, vienkārši ielikt. Tātad melna. Parādīšu jums visas krāsas, reiz dāmas cena 93 eiro. Gribēju parādīt, jo šo ļoti forši sūtīja. Un tie ir visi tonīši. Nu tā, šitam gan nepaiesim garām. Man viņu patīk rādīt, jo viņa ir ļoti maiga, ļoti patīkama āda, ļoti ietilpīga, skaists, ļoti somas modelis. Gribu pagriezt tā, lai varbūt jūs vairāk redzat tos toņus. Rādīšu sarkanu jums tagad. Šāda skaista soma. Izmērs, stabils A4 un vairāk. Ļoti ērti uzliekam plecā. Skaista priekšpusīte, ļoti patīkama. Nu, tāda maiga, super maigāda. Nav smaga, neskoties to, ka soma ir liela. Vintāģa arī šī te zelta furnitūra. Un paskatāmies, dāmas. Es te iesilinātu portīvo datoru A4 mapi. Vienkārši perfekti. Kabatiņas rāvējslēdzēja. Kabata sadaloša. Un vēl liela slipkabata. Vienkārši superīgs somas modelis. Šis tiešām varētu būt ļoti labs ikdienas variants. Dāmas, viņai cena, ja es to atradīšu, tā teikšu. Tā ir šī, jā. Un cena dāmas viņai ir 112 eiro. Un paskatāmies, kādi ir toņi. Un redziet, ir arī vasaras ar šādu te tā kā, biezu audumiņu tādu. Redziet, tā kā pīdumiņu audumiņu. Arī tādas ļoti skaistas šādi. Ir šīs te garanās formas arī nedaudz tās tā kā Hermès dizaina iedvesmot somas modelis pilnīgā zemšādā ar gariem rokturiem. Man rokās ir brūna krāsa, bet redziet, ir šoko, ir tumši zila un vīns. Un tas ir viss, kas ir balts. Gari rokturi, somiņu, uzliekam plecā. Šādi te, ļoti viegli somiņu, teikšu jums tā. Rāvējslēdzējs pa visu augšpusīti, iekšpusē klasiska odere. Kabata uz rāvējslēdzējas, slip kabatiņa. Šāds skaists somas modelītis, somiņas cena dāmas 90 eiro. Jā, šāda te. Tālāk parāda jums nedaudz tādu tā kā polene dizaina iedvesmu, reku šeit augšā. Pagājušā reizē top ejošākā krāsa, kā jums šķiet. Nē, tā nebija gaiša zila. Tā bija šī te ciklona krāsa, viņa vairāk dāmas pasūtīja sev. Tā, parādīšu jums gaiša zila, jo tā bija pirmā plauktā, tu neņēmu speciāli. Cena dāmas somiņai ir 89 eiro. Man patīk rokturītis.
Ļoti skaists portrītis. Mīlīga tāda somiņa. Nedaudz mazāka teikšu varbūt tās par šo te A5 formātu. Rāvēslēdzējs tāds pa viducīti. Gara lencīte, tātad somiņa var arī pleciņā uzlikt nišpusē. Dāmas būs kabatiņu uz rāvēslēdzē, bet arī audumiņa odere. Tātad šādi. Es laikam uzlikšu viņu kā kuskutī. Ļoti labi, vai arī tā mierīgi nest. Un tad uzliekam plecā. Šādi. Vajag noregulēt, protams, to augstumiņu. Cenas es teicu, ja? 89 eiro. Tā, un pāriešu pāri. Skatāmies kopīgi krāsas. Tātad rekur ir visas krāsas, daudz krāsas, ir no kā izvēlēties. Trendīgo klāča somas modeli ar to saucamo kisloku. Kislok ir šis te. Paskatieties, cik šī ir liela soma. Ādas versijā. Pagājušajā reizē nebija. Bija tikai zem šāds rādījums ādas versijā. Atveram vaļā. Ir šāda ķēdīte. Priekšpusē uzreiz dāmas ir viena kabatiņa uz rāvēslēdzē melna odere. Nu, man sanāk ļoti gari, bet es esmu maziņa. Bet principā man liekas, tas vairāk kalpo kā. Ja nu ļoti vajag vai rīpiņā. Šādi. Ne? Sāģis šis tonis. Dark tauta tonis. Nu, protams, paskatieties. Tāds lavandīgi rozā un gaiši zils un citroniņš. Šodien dziedāt gribas. Tāks, un aiziem tieši tas pats lielais izvērs tikai zamšādā. Paskatieties, ļoti patīkama maiga zamšāda. Ideoloģija dāmas tieši tāda pati, tikai zamšādā. Un zamšādā cena dāmas ir 84 eiro. Un te gan krāsas, es jums rādīšu naušu, kāds te labi strādājas. Visu sagāzes un es vēl sagāzu. Galikšu krāsas tālē, lai jūs man redzat. Un tā šeit ir plaukti par mazi, priekš tik daudz somām. Un redzētu visas krāsiņas. Super. Tātad, un mēs nonākam līdz šim te trenda modelim, kurš bija iepriekšējā butika vakar, bet lielajā versijā. Šeit, kādu krāsas varat ir šeit šokolādi? Šokolādes nav, viņas laikam vairs nav mīļi. Mazajā versijā. Tātad ir lielā un arī mazā versija. Šāda te somiņa. Dupsītis redzēt tāds vismaz sprīdis. Augstumā arī bišķi vairāk par sprīdi. Arī tas pats variants kā lielajai. Atveras uz slēdzīt, tikai vienīgi. Augšējā aizdre nav, bet ir sarkana odere. Un somiņa iekšā. Labājam paša sensitīvāko un savukārt pa malām mēs saliekam visu to, ko mums vajag. Pie kā tiekam ātrāk. Un dāmas šīs somiņas cena 92 eiro. Bet krāsa. Paskatieties, cik daudz krāsu viņas nevar nosaukt. Sākam. Eju lēnām, lai jūs redzat visas toņas, variācijas, kombinācijas. Jā, tiek viņas materiāls. Jo visas ādas nav vienādas. Tad šis tipašs, kas bija arī iepriekš, ko jums rādīju Birkiņas stila somai, tā ir nedaudz citādāka šī tāda. Tā ir pilnīgi cita kvalitāte. Tāda matēta, tā es laikam pareizi pateiktu, matēta grain skin. Šāds te somas modelīts arī nedaudz ar šo te savu mēnesi formiņu. Paskatieties, ļoti ērti uzliekam pleciņā. Šādi te saregulējās. Vajadzīgs augstāks zemāks rokrītis. Priekšā paskatieties, cik interesanti. Piespiežam gaņoka. Es gribēju piespiest, bet man liekas, ka nepiespiežas. Magnētisks šāds, redzēt, hop, viņš tā kā pievelkās pats. Atveram, lai gan tas, redzēt, tas tikai dekoratīvi. Principā viņš tev neko neaizver. Iekšpusē zamšveidīga odere, pa vidu sadaloša kabata uz rāvēslēdzē un slipkabatiņa. Šādi tas tā izskatās. Redzēt, kā viņš pats pievelkās. Somiņas cena, dāmas, ir 98 eiro. Un es rādu jums toņus. Konjaks, bežs, sarkans un melns. Ar sudraba furnitūru, paskatieties, vasarai. Un vispār gardrobē dāmas ir jābūt vienai maziņai somiņai. Un arī vēl pie tam šī te populārā forma, ļoti maiga patīkama āda, sudrabā ir gara lencīte. Tātad es viņu paņemu un uzlieku kā krospatīku. Dzēt, forša. Un sasprāžu šādi te rokturīši, lai viņi nekur neļargājas, jo redz, kā viņi atlaiž un tā viņi nolaižas. Un paskatamies, kas ir iekšā. Ādas odarīti, paskatamies, kabatiņa uz rāvēslēdzē. Un slipkabatiņa ādas. Un dāmas šīs somiņas cena ir 95 eiro. Tātad rekur, un vēl rekur stāv. Ja? Mazajā versijā, dāmas, jūs jautājat man par šo modeli, vakar apskatījām lielo un ir mazā. Viņa šīs ir tikai divos formātos. Šādi izskatās tātad somiņai, ka viss ir aizvērts ciet. Tātad, kā es vakar minēju, spēlējamies, kā nu viens vietas patika. Velkam ārā lences. Astes. Kā grib saucam, kā gribam. Tā, sudraba furnitūra gandrīz visām? Nē. Visām nē. Tātad, man rokās ir gaiši pelēks tonis. Gribu atvienot. Paskatieties, dāmas, paņemam, pieslēdzam šeit apakšā. Iegūstam šeit kabatu. Lences vai nu piespraužam vai nu atlaižam. Iekšpusē nav aizdre, tātad pilnīga ādas odere, un ir tāda tā kā divas slipkabatas un vēl kabatiņas rāvēslēdzē. Un vēl, ko mēs izdarām šai somai, tāpat kā rādīju vakar lielajai, izveram sānus, jā, šķietami maza soma, kļūst par lielāku. Un ir gara šie te rokuri, uzreiz uzliekam plecam. Foršs somas modelis, dāmas iepriekšējā reizē pelēka gaiša nebija. Šis ir jauns tonis pelēkais. Tāks pelēka un tā no krāsām. Vēl, saukšu tā, lai man neuzkrīt virsū. Paskatieties, ir deep green ar zeltu. Tālāk. Koņeciņš, sarkans, toreiz ļoti daudz krāsas dāmas, iepriekšējā reiz tik daudz nebija. Kamel un tūtās, kas parādīšu šitā laikam. Un redzēt lavanda un fuksija ar sudrabu. Tagad jautājums, vai šeit viņi stāv jāliek par atrast cenu? Cena 112 eiro, dāmas, 112 eiro. Dījuma versija, tā bija small, šī būs medium, es tā varētu viņu pareizi nosaukt. Somiņas cena uzreiz saka 85 eiro. Rādījums tādu kā tīlu krāsiņu.
Pilnīgi visas ir sudraba furnitūrā. Skatāmies priekšā, šis ir dekoratīvs dāmas. Nav vajadzīgs neko atvērt. Ja nu vienīgi gribi stilā. Dāvēs vajadzēs visu augšpusi. Sādalošu kabatu pa vidu drāvējslēdzēju, kabatu uz drāvējslēdzēju, slip kabatiņa un garā lēns. Ļoti foršs variants, ļoti labs izmērs, nav milzīga. Jā, laba ikdienas soma. Un dāmas ar krāsām gan iesim cauri plauktam. Rādīšu kopā. Jā, šis ir tas, kas ir pieejams no krāsām. Krāsām. Līdz mēs nonākam līdz šeit lielajai. Jauns somas modelis. Es gāju un domāju, nezinu, ko viņš atšķirās no tā, kas stāvēs tālāk. Tas, ko mēs esam ieraduši, un ko vakar pat Ieva stiliste rādīja viņai tādiem. Paskatieties. Man jau šķiet, ka izmērs ir tāds pats. Kaut kas viņā ir citādāks. Nevaru saprast. Pēc tam pateikšu, ka aiziesim pie plaukta. Šis ir pilnīgi jauns. Šito jūs pat neesat redzējis, es pat neesmu redzējis. Tātad arī foršā šī sistēma. Tiekam iekšā somā no augšas. Nav vajadzīgs vērt priekšvaļā. Iekšā klasiskā odra ar rāvējslēdzēju un slēdz kabatu. Varbūt šai somai. Nē, man liekas, šī somai nevienai nav garā lēns. Nav paredzēta. Šo somu lielu nenes neviens uz plecu. Lūk. Un priekšpusīte tātad. Te kāds vienkārši mēģinājis atvērt šādi. Redziet, kā ir izdomāts izdarīt. Var vienkārši šeit pieslēgt. Un tad tās ķepas neko nekrājas. Un tad vienkārši aiztais viņu šādi tad ciet. Un nes. Var arī izvilkt cauri, tāpēc te visas tā ir savērtas. Tāda ideoloģija. Lūk, Somijas dāmas cena 95 eiro. Šis ir labs ķēriens, saku uzreiz. Ļoti labs ķēriens, ļoti skaista soma, ļoti ietilpīga. Un dāmas no krāsām. Pavasara krāsas. Skatāmies. Visas pavasara krāsas. Visas ar zelta furnitūru dāmas. Somas modelis, kuru mums ļoti daudz sūta mājaslapā. Es domāju, man jums ir obligāti jāparāda. Un es vēl parādīšu jums vēl arī krāsā, kas ir top krāsa, kur arī visvairāk sūta neudīšu negraustu plautu. Jauns somas modelis, sudraba furnitūra, pilnīgi visām krāsām, krāsa ļoti daudz, ļoti ietilpīgs somas modelis. Lūdzu, atvēršu no iepakojuma. Paskatīsimies kopīgi. Daudz ir krāsas, pavasara krāsa, paskatīties. Soma nebūs nekāda super vieglā. Jūt, ka tur ir rāde. Aizmugurē kāpat uz rāvējslēdzēju. Šādi ļoti interesanti roktrīši, jā. Rāvējslēdzēju visu augšpusē. Iekšpusē dāmas būs gan kabatu uz rāvējslēdzēju, redziet, gan vēl viena šāda kabatiņa un maza ādas slip kabatiņa priekšpusē. Ļoti labs izmērs. Ļoti labs izmērs. Man patīk, kas mažo cādas. Šādi te somiņa dāmas un somas cena 95 eiro. 95 eiro, bet, kā es saku, šīs cenas dāmas, ko es jums saucu, tās ir tikai un vienīgi laiva laikā. Mājaslapā mums ikdienā tādas nav iespējams piedāvāt. Lūk, šādas krāsas. Skatāmies. Daudz dažādas, vai ne? Ļoti daudz krāsiņu. Te ir kaut kas jauns. Ielīdīsim pa kluso un paskatīsimies, kas tur ir. Pavisam jauns somas modelis. Vēl pat nav izpakots. Kā redzat, pilns piekros ar dažādām krāsām. Paskatieties, kāda soma. Skaista. Garie rokuri. Nu tagad tie garie rokuri ir tāds trends. Visām somām te ir jābūt tādam. Redzēt šādi te. Ļoti ērti ikdienā skrienam soma. Nav nekāda mazulīta arī, ne? Arī šis te slēdzītas priekšpusē. Kabatiņa. Tātad atver pilnīgi viss rāvējslēdzējs. Un iekšpusē sarkanu odara ar šo te kabatiņa. Tātad izmantojam gan cēnu malas, gan šo te pašu somiņu. Iekšpusē izmantojam. Un plus vēl dāmas rūkturis regulējas. Tas nav maksimums. Mēs varam vēl samazināt par vienu un paskatīties, cik pakarināt. Un dāmas somas cena ir 89 eiro. Es reiz izlūkšu, lai visi redz. Un tātad krāsas. Man liekas, jums šādi būs vieglāk, pareizi? Tātad mēs redzam, kas šeit ir. Nūdeveidīgs, bēžs, balts, sāģis tonis, vai šis zils, rozā un lejā ir sērkans, koņaks, taupa un melns. Taupa lēku krāsiņa. Neliela izmēra soma, ļoti mīkstiņa. Šī somiņas cena dāmas 92 eiro. Paskatieties, atveras šādi te. Rāvējslēdzējs pa viducīt ir. Un iekšpusē klasiska odrīta kabatu uz rāvējslēdzējas slip kabatiņu. Un vēl ir arī garā lense. Un smuks somas modelis, šo redzu pirmo reizi. Nav bijis tāds, bet kas pa krāsu variants. Te jau ir vesela palete, paskatieties, dāmas. Ir no kā izvēlēties, vai ne? Cik daudz tonīši? Skatāmies to lejējo plauktiņu. Paskatieties, ļoti daudz. Arī šis bija jauns somas modelis, kur es pat nepamanīju. Arī šis te nedaudz Hermes Birkins iedvesmojums, jā. Un šī jau nu būs vismazākā versija. Ja mēs no plauktiem šodien, ko skatījāmies, šī būs vismazākā. Pilnīgs absolūts jaunums. Skatos, redzu pati pirmo reizi. Iekšpusē maziņa somiņa, tāds zemšveidīga iekšpusīte. Forša tāda somiņa. Somas cena dāmas 80 eiro. Bet es zinu, kad ir jābūt garai lensei. Šo nejaukšu ārā. Pastiet šos labāk. Paskatieties. Ir gara lensīte. Varam uzlikt vienkārši tā kā gandrīz uz pleciņu. Un es domāju, ka mēs viņu forši palaižam. Un mēs viņu varam arī nēsāt kā krosbodī. Noteikti, ka varam, ja tā ir maziņā somiņa. Lūk, šāds te Hermes dizaina iedvesmotais modelītis. Redziet, ražotāji šī dizaina iedvesmotās somiņas, jo tas ir pilnīgs absolūts ikonisks trends un nekad nenoveco, vienmēr būs modē, nes cik gadi ies, tāpēc šādas somas vienmēr var pirkt. Jā, ar šo te dizainiņu. Paskaties, cik labi izskatās arī kā krosbodī. Ļoti labi. Skaists somas noteikti, tiešām jauns un skaists. Parādu jums arī uzreiz krāsiņas. Daudz. Redziet? Daudz krāsiņas. Un es uzreiz arī parādīšu blakus esošo. Tā ir pilnīgi jauna, jo es nezinu, dāmas, es atbraukšu aprīlī. Tāpēc skatāmies to, kas ir šodien, kas ir šeit šobrīd. Kāpēc paņēmu zilu? Tātad skatāmies šāda somiņa, apaļi rokturīši. Ļoti kičīga, pifīga.
Ziniet, var arī viņu tā pasist padusē. Atveras uz spiedpodziņu, bet ir arī rāvējslēdzējs pa vidu. Un iekšpusē ir kabatiņu uz rāvējslēdzē, un ir arī vēl garā lence, ka tu vari nest arī viņu kā tādu crossbody somiņu. Cena dāmas viņai ir 79 eiro. Aizmugurē rāvējslēdzējs tātad, ja? Un paskatāmies krāsas. Un tur vesela buķete, pareizi. Tas kolekcijā dzīvo jau ļoti ilgi. Ir ļoti populārs, ļoti patīkams, ļoti lakonisks, vienkāršs, bet elegants. Aizmugurē ir šāda slipkabata. Paskaties šāda te somiņa, ļoti viegliņa. Atveras uz pārlociņu un iekšpusē klasiska odra slipkabata un kabatiņa uz rāvējslēdzē. Un ar lencīti varam nest vai nu plecā, vai nu viņa mīlīgi dzīvosies arī kā crossbody. Ja, šis izmēriņš to ļoti labi ļauj. Un dāma šīs somiņas cena 80 eiro. Un paskaties, ir pat arī balta krāsa, ir arī vasaras krāsas, redziet? Jā, tur tālāk dziļumiņā. Un somas modeli šogan es neesmu redzējis pati. Ja reiz man oranžā klipa virsū, tad sāksim ar oranžo. Atkal garais roturs. Man pat pašai kļūst interesanti. Visi ir ar garo roturu jāpaskatē. Kas šogad ar to mūdi notiek, vai ne? Bet nu ērti tajā pašā brīdī paskaties. Tur tāds savalkams maisīši. Lūk. Rekur šeit arī tā arī ir, noliekas. Atvelkam. Tas mums iedod vietu. Iedod, paskatieties. Tiešām kā maisiņš, nemelojas jūtu. Uz spiedpodziņa un iekšpusē dāmas klasiska otra ar ātri slipkabatu. Un tad, ja es gribu, es izdaru šitā. Foršs somas modelis klausies. 90 eiro. Un krāsas. Tā, fuksija. Šāsņūda, taupe, sāģ, sārkanā, nav vietas rokās un bērša. Lūk, jauns somas modelis. Aha, viņi nav izkrāmējuši. Tātad vēl ir dzeltena, vēl ir balta, vēl ir lavandīta rozā. Šāda te, redzēt? Tā kā daudz, kas ir jāskatās, plašos plauktos jāskatās iekšā. Tātad, parādīšu foršu jaunu somas modelīti zem šāda viegliņa. Neņēmu speciāli kaši zilu. Ir vēl toņi šādi te. Redziet? Nav daudz, bet kaut kas vēl ir palicis. Un šāda ļoti viegla somiņa. Viņa pat šobrīd ir nepiepildīta. Es teikšu tā ādas roktriši, kas nav mazāk svarīgi. Paskatāmies iekšpusē dāmas. Klasiskā odra kabata uz rāvējslēdzēju un ādas šāda slipkabata. Viņa ļoti ietilpīga soma. Šī somiņa arī kalpo dāmas ar to pašu foršo principu. Varam atvērt šo te siksniņu un tādā veidā rekur varam paplašināt somas sānus. Redzēt? Nu tā kā ļoti plati. Pat dukšu platumā. Jā. Ietilpīga, bet dāma šī soma formu neturēs, ja viņai nebūs nekas iekšā. Dāma šīs somas cena uzreiz saka 92 eiro. Un skatieties no krāsām. Gaiši zila, konjaciņš, šitas būs tāds tā kā tauptonis un melna. Un vēl arī šāda te rozā un re, kur ir beišīga. Bet redziet, ja, viņa tā somiņa to formu netur, viņa tad diezgan ļurīga. Šeit ir tā soma, kur jums rādīju pirmie. Šis ir klasiskais variants kolekcijā jau vismaz 3 gadus. Ļoti ejoša, ļoti superīga soma. Ar ko viņa atšķirās no iepriekšējās, es netiku gudra. Man liekas, ka te jau ne ar ko, varbūt mini ar izmēru, bet principā nē. Tā ir somai garā lence nebija. Tas bija tas, ko es meklēju somā, vai ne? Tātad šai te nebija garā lente, nebija garā lence, šai ir vēl pat tā, ka tu jau lielu somu vēl vari uzlikt plecā dāmas. Nu, un šis ir, protams, top modelis. Liela, ietilpīga soma, ļoti ietilpīga soma. Arī, kā es stāstīju, varam visu atvērt šo te vaļā un tikt iekšā, vai arī nedaram to nemaz. Un tiekam iekšā šādi te no augšpuses. Un iekšā kabatu uz rāvējslēdzēju un es slipkabatiņu. Un somas cena dāmas 93 eiro. Un paskatieties, cik daudz krāsu. Nu, daudz. Daudz ir daudz. Tiešām daudz. Lūk, līdz mēs nonākam līdz tieši tai pašai somai, tikai zem šādām. Klās. Mēģināšu parādīt. Gaišas ir neņemšu speciāli. Paņemšu, piemēram, šo aktuālo tagad sāģu toni, lai jums ir citādāk. Lūk, šāda te soma te ir, piemēram, jau atvērts, ja mēģināts attaisīt. Tad, kā jums teicu, ja, var divējādi tikt šajā somā. Varam izjaukt viņu pilnīgi visu. Šādi te. Un tiekam iekšā šādi somā. Vai arī vienkārši šo varam aiztaisīt, vai tās ķepas mēs atveram. Jebkādi. Tiešām ar šīm somām var spēlēties, kā tu gribi. Lūk, un rāvējslēdzēs šādi te no augšas. Atkal tiekam iekšā tieši tā pati ideoloģija kā iepriekšējā ādas versija. Tāks, un dāmas šīs somiņas cena 93 eiro. Un arī ļoti daudz toņu. Un te var redzēt arī, ja, kad viņa tā pati soma formiņu netur, ja viņā iekšā nav nekā. Jā, šādi te. Lūk, bet nu ļoti pieprasīts somas modelis. Nu tā kā ļoti. Parādīšu īstenībā šo somas modeli. Viņš ir zemšādā, viņš ir ādā. Mājaslapā, man liekas, mums pat viņa nav. Ļoti daudz krāsas, paskatieties. Riktīgs šoperis. Skrienamā soma, riktīgs šoperis, paskatieties. Un plus vēl, ņemot vērā to, ka viņai gari rokri, kad viņu īzī vienkārši uzliekam plecā, viņai vēl klāt ir garā lēns. Paskatieties, skaista somiņa. Šīs te priekšā atverās, tātad jāatver, ja gribam tik tiešām somā, šis ir jāatver, bet ļoti viegli. Skaties iebīdās un izņemās ārā. Un rāvējslēdzēs, protams, pa visu augšpusīti, un iekšpusē ļoti daudz vietas ar kabatu uz rāvējslēdzē un 2 slipkabatiņām. Ļoti daudz šoreiz krāsu, kāpēc apstājos? Nu ļoti daudz krāsu. Cena 90 eiro par šādu super skrienamo somu. Vienkārši super. Tā, un tūlīt jums rādu krāsas, dāmas. Man šie plauti paaugs, un skatieties, cik daudz. Es pat nezinu, kā lai jums viņas uzskaita. Tātad. Šeit visi toņi, šeit visi toņi, un vēl šeit visi toņi. Es vēl jums parādīšu pilnīgi jaunu somu. Tātad es redzu, kur viņa ir, es tad viņu jau piemirsu. Pilnīgi jauna. Paskatieties, kāda soma interesanta. Tā, liela, ļoti liela.
Tātad ietilps ļoti tiešām daudz kas. Paskatieties, sāniņi šādi te savienojās. Es pat visticamāk paskaties, var izdarīt, ka jau tā. Atvienosim. Šito atvienosim, paskatīsimies, kas notiek. Viņu var atvienot, un tad viņi sanāk nevis tāda piespiest uz leju, bet re, kur viņi augstums vienkārši viņi paliks. Bet šādā veidā viņi ir iespējams atvienot, iegūstot nedaudz vietu. Un dāmas, šai somiņai ir arī garā lence. Jā, tagad ir oversize somas trendā. Tas ir pilnīgs, tas ir tiešām fakts. Tātad lence nav regulējuma. Nav regulējuma? Nē, ir regulējuma. Meloja. Šādi izskatās, kad uzliekam viņu uz pleci. Ja nu vajadzība, tie roka ir tāda ļoti interesanti, paskatieties. Somai vēl ir kabatiņa. Un skatāmies, kas ir. Starp citu, visas šīs somas dāmas ir ar sudraba furnitūru. Un iekšā, te daudz vietas tiešām. Kabatas rāvēslēdzēji, vidējā tātad kabata. Un vēl šāda te slip kabatiņa. Šāds somas modlīts dāmas viņam cena 94 eiro. Un paskatāmies krāsas. Krāsas daudz. Kur kopā jums parādīšu. Ciet. Daudz krāsas un arī tumšie tonīši. Un ja reiz mēs esam atnākuši līdz šejienei, gribu parādīt tomēr šo somas modeli, jo, piemēram, es ievēroju šeit. Itālijā ļoti daudz staigā tieši ar šito somas modeli. Ļoti stilīga somiņa. Tīra zamšāda, tikai dupsītes ir rādes. Paskaties, arī tāds nedaudz kā basket stils. Somiņai nav īsti aizdari, tādas triķīšas, kuras es sasieju, bet principā nav. Iekšpusē ir vienkārši zamšādas odrīta un šāds te maciņš sīkumiņiem. Šāds te. Bet šī soma ar ko ir forša? Pirmkārt tas, ka viņa ir ļoti ietilpīga. Tas, ka viņa ir ļoti stilīga. Uzmetam viņu pleciņā. Tiešām tāda praktiska soma un vēl pie tam zamšādām. 95 eiro dāmas viņa maksā. Un paskatieties, arī krāsiņas viņai ir daudz. Parādīšu tuvāk. Redziet? Krāsiņas. Reku, tiešām daudz un arī pat gaišie tādi vasarīgie tonīši. Somas modelītis jauns. Ļoti interesants somas modelis ar ko? Aizvērš ciet sācis no paša starta. Tātad tā rotīši sasprāžās šādu te siksniņu, bet viņi var arī noņemt. Tātad tā somai ir šīs te ausis, bet somai ausis ielokot uz iekšu, reku parādīšu, nemocīšu viņu. Paskaties, viņi iegūst šādu formu. Līdz ar to tas rāvējslēdzējs, kas ir pa vidu, viņš ir pa visu augšu. Tad, kad austiņas ir vaļā, rāvējslēdzējs tikai pa vidu. Izlocīt un salocīt. Jā, uzreiz rādu kādu atšķirību šajā formā. Kā mēs tiekam iekšā somā? Lai tiktu iekšā somā, nebūs tik easy. Jāatver slēdzīts. Tātad garnedzīšana nebūs kur ielīst. Un iekšpusē ir klasiska odevdāmas. Lūk, šāda te somiņa. Šīs te lencītes var pavilkt, ja gribās, lai ērtāk tik tajā somā iekšā šo mēs varam. Nē, viņu noņemt nevar samalojās, redzēt. Viņš tomēr ir piešķirts. Bet viņu var arī nosludināt un pieknotēt viņam zemāk, ja tāda vēlme. Nu, un šādi te tas izskatās. Un vai varam uzlikt arī plecā? Man ir polstris, bet es domāju, vasarē noteikti klāt. Lūk, un formu tur šī te apakšiņa, bet tā principā, ja soma iekšā nav, viņa nebūs tāda ļoti formīga. Zem šāda somām un to formu, reti kurām ir. Cena. Cena dāmas ir 92 eiro. Skatāmies krāsas jaunā bija, tātad pagājušais gaišas vēl nebija. Lūk, un tie ir to somas modlītis, parādīšu būtu gaišu krāsiņu. Šis pašais somas modlītis šajā butīk ir miksiņā āda ar zamšādu. Iepriekšējā vakarā es rādīju tikai vienīgi no ādas. Arī tas pats atveras ļoti interesanti. Iekšpusē ir arī gara lencīte, lai vienēsāk kā krustbudī, un vēl ir arī kabatiņa uz rāvējslēdzē. Šeit ir tikai zamšs. Un cena dāmas ir 70 eiro. Un paskatieties, cik daudz krāsu. Šis man liekas ļoti tāds fancy somas modlītis, redzēt? Ļoti skaists somas modlītis, un tas, ko aiznese. Tad domāju, kas aiznese? Bet pavisam jauns somas modelis gribu jums parādīt. Šāds te nedaudz uz pudla velk, vai ne? Tā priekšniņ tāda iedot to sajūtu. Crossbody somas modelītis. Lai iet, pačurināsim šo, kas man krāsas, un iet krāsas. 2 rāvējslēdzēji. Tātad 2 atsevišķas kabatas. Jep. Ciet, un viena kabatiņa ir ar uz rāvējslēdzēju. Un tūlīt tās parāda ļoti viegla soma, ļoti labi slīd rāvējslēdzējs. Jauns somas modelis, tikko ieraudzīju pati atnākot tikai no rīta. Nav pat sistēmā. Es pieļauju, iespēja būt tās šeit menedžeris iet paņemt tos somas modeļus. Un nesi uz fotografēšanu, lai salikt mums sistēmā. Tā kā šo jūs dāmas redzat vispār pašas pirmās kopā ar mani. Un šāds te crossbody somas modelis ļoti jauks, ļoti viegli somiņa. Jauka, vai ne? Man patīk tiešām, ka rekur var saorganizēt 2 atsevišķi nodalījumi. Dāmas cena viņai 73 eiro. Un redzēt, pienāk vienkārši aiziet. Paņem. Un tātad rozā tonītis. Šāds te dzeltenīgais tonītis. Tāda ir arī vēl šāds veida rozā, kas ir tāds sēvēts rozā. Bēša. Un melna dāmas. Jā. Un konjaks, ko es jums jau rādīju. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju parādīt jums no jaunā. Tas pirmais, ko es gribu parādīt, ir šie foršie. Paskatieties, šādi te piepariņi. Šis piepariņš maksā vienīgais pēc cenām, man būs veidīgi jums pasaukt. Neredzu nevienu no cenām. Bet viņi parasti ir kaut kāda 11 eiro, kaut kāda 15, 17 eiro. Bet skatīties, es pēc tam varu precizēt. Tā jūs mani neredzat. Varu precizēt. Tālāk. Kas ir pats aktuālākais, ko visvairāk sūta? To parādīšu. Vēl oranžs sunīts un vēl zaļš sunīts. Un vēl zeltens sunīts. Tā. Mēģināšu parādīt visus. Šie somas piekriņi sunīši. Ļoti forši. Ļoti skaists krāsiņas. Un kas varētu būt top ejošākais? Tagad par tiem sunīšiem redzēt, ir 2 pusītes. Kā kuram? Ir ar zeltu, ir ar sudrabu. Ar zeltu būs rozā, sudrabs sarkans. Pēc tam ar zeltu būs šāds velts. Un paskaties, ir arī gaišas zils tāds sunītis. Nu, piekriņi joprojām ir absolūtā trendā. To jūs noteikti zināt, to man jau jāatgādina. Un ļoti labi izskatās pie somas. Jo vairāk, jo labāk. Un dāmas šim piepariņam jūs nemaldos cenu.
Arī būs jājautā dāmas. Man liekas, ka 19 eiro bija, cik es atceros no pagājušās reizības. Ko 19 eiro bija? Un redziet, viņiem arī ir jauni. Šādi vienkārši sunītas. Ar piekļuvi nav šokolādi, nekādi citi gadžeti klāt. Varbūt pēc tam jums vēl parādīšu kamerā. Piefilmēšu, labi? Parādīšu vēl. Un tas ir šāds vienkāršāks un šis sunītas. Arī uz abām pusēm viņš ir. Kad šāds te, kaut vienu cenu, kur nav. Tāds arī rozā. Kas mums vēl šeit forši? Un šitās pašās somiņas jūs pagājušo reizi sūtījāt. Jums patika. Šādi piepariņi. Redzēt, kāds somiņas? Nekas daudz no sonīšiem gan vairs nav pamatas. Es redzu tikai rozā un dzeltenu. Rozā un dzeltenu. Tāks. Un kas mums ir vēl? Tādu neparādu vielu. Es to tās parādīšu, dāmas jums. Kaut kā šādi. Kas šeit ir? Dzēt? Šādi te. Un tie piekari viņai vidēji dāmas tā arī maksā. Tā arī viņi visi ir plus minus kaut kādi 15 līdz 19 eiro. Šāda reiz baltu variantu. Šāda somiņa. Jūt, ka tā ir āda, kā es saku, ja? Jo jūt nedaudz to svariņu, jo viņa pabiezāde. Šeit ir tāda slipkabata. Atverās viņa šādi uz šo te drošo slēdzīti, ja? Piespiežam un tad viņš atverās. Un iekšpusē dāmas ir ādas odere ar vienu kabatu uz rāvējslēdzēja. Kur atvērt cānas, man jau atvērās viņa. Paplatinot somi šo te platumu. Un šām ļoti pirkts. Redzēt šādi te. Tā astīte tā kā pieslēpjās. Lūk, un šādi te mēs viņu uzliekam plecā. Ar platu lenci. Nespiežas plecā tātad. Un uzliekam kā krosbodī. Arī stabilistā plecā. Šāda somiņa. Arī ejošas somas modelis ļoti daudz krāsās. Cena dāmas viņa ir 99 eiro. Hop. Un to tas uzparādīšu visas krāsas. Vai tur pat vēl augšā krāsas. Skatāmies. Tātad mēģinu pēc kā tas šits. Nē, tātad šeit. Sāku rādīt krāsas un rekur tā, tur augšiņā vēl arī ir. Piestāsimies pa ceļam. Piestāsim pa ceļam. Paskatieties. Šī pati maziņā klača somiņa tikai maziņa. Es te teikšu tā, te jau maka izmērā. Maziņa. Ja nepatikās liela, Bottega pītās. Galā pašā bija medium un mazais izmērs. Interesēs aizsteigāšu tūlīt tās bija, jā, to es neparādīju. Tātad šāda arī ķēdīte, iekšpusē kabatiņas rāvējslēdzēja. Dāma šīs somiņas cena ir 76 eiro un paskatieties stonīšus. Jā? Maziņa. Un tu tāda. Rekur ir medium. Tātad priekšā, kur tas ir? Rekur kāds ir viņu mēģinājis. Tātad rekur ir šis slēdzīts ar rokturis uzreiz, kā redzat, ir uzreiz garais, kurš ir iestrādāts. Jā, uzreiz somu var uzlikt šādi plecā. Paņemam, izvelkam dubultā, uzliekam plecā. Ir rokturis, iekšpusē dāmas ir šādas pietpogas aizdare un vienkārši slip kabata un kabata liela uz rāvējslēdzē. Dāmas cena tai somiņai ir 130 eiro. Šobrīd pieejama melna. Kāda ir šāds te bēžs sonis, tumšāks bēžs. Vai ir vēl cits, es redzēju, ir cits sonis, tumšs bēžs. Ir Ivory, ir tāds pelētais. Rekur, redzēt, pelēt balvu. Un es redzēju brūnu. Es zinu, ka es redzēju. Rekur, brūno. Šāda. Lūk. Tā kā tās visas vēl dāmas ir. Un maziņā, rekur ir maziņā. Ideoloģija identiski tāda pat tikai mazāka. Rekur. Medium un maziņā. Zilas somas. Tā. Lūk, un rekur, tad tas attiecās uz to. Un maziņai dāmas ir melna, haki. Manuprāt, te ir bēša. Jā, bēša. Un tas ir arī viss. Un maziņās cena. Tūlīt maziņās cena dāmas ir 120 eiro. Esam ar mazu maciņu. Maziņš maciņš, mazā izmēra, kabatas izmēra. Ļoti foršs rāvējslēdzējs un paskatieties. Daudz karšu vietas, sīknaudiņai un arī banknotes var ielocīt. Tāds maciņu cena dāmas ir 21 eiro. Krāsas, nezinu pat kā parādīt. Cik daudz krāsas. Tālāk, ja ir interese, nav mums mājaslapā, bet varu parādīt, ir šādi maziņi maciņi, ka tos ir viens tādi, otrs tādi. Tas no šajienes. Mazi mīksti maciņi, dažreiz mums vajag mazus mīkstus maciņus ar kabatiņu uz rāvējslēdzēju. Un šādu te kabatiņu, cik viņš mīkstas, maza mīksta tādiņa tāda. Šīm cena ir 16 eiro. No krāsiņām, rekur augšējie plaukti, tā kā no krāsiņām, rekur. Tālāk ir tāds pats maciņš, tikai lielāks. Jā, rekur bija maziņš, un rekur bišku lielāks. Sprīdis, arī paskatieties, rekur ir tāda vietiņa, un vēl kabatiņas rāvējslēdzēja. Un šeit arī daudz dažādu krāsu, ja atradīšu cenu pateikšu. Šeit nav neviena kodēta. Šeit jājautā dāmas man pēc tam, jo nav nekur kods. Nav nekur kods, un tad rekur toņi. Un lejā rekur visi šie te, dāmas, visi šie ir lielie klasiskie maki, kā rādīju tikko maziņā. Tātad parādīšu kaut vai piemēram sarkanu, kas ir klasika. Klasisks maciņš. Atveras viegli uz rāvējslēdzēju un šādi iekšpus ir daudz karšu vietas, vieta garajām banknotēm un uz rāvējslēdzēju. Šī ir pilnīga dāmas klasika, tiek pirkti pasūtīti vienmēr, maksā 22 eiro un ļoti daudz dažādas krāsnes ir. Parādīšu vēl vienu ļoti lielu maku, kurš ir kā maza crossbody somiņa. Arī mājaslapā noteikti mūs esat pamanījusi. Šāds te maciņš priekšā kabatiņa. Pieliekam lencīti, varam nest kā crossbody tādu somiņu un paskatieties, cik daudz vietiņas. Šeit gan ir monētu vieta arī uz rāvējslēdzēja. Ļoti daudz kartēm vietu un arī banknotēm. Un šeit tā somiņa rekur rādu kādas krāsas ir.
Ja, kādas krāsas bēža, sarkana, konjaka, taupa, melna. Kaut kur krāsu cenas atradīšu. Nezinu, man liekas, ka 45 eiro. Ja es pareizi saprotu, ko viņi no manis grib. Tāks, un tu tās parādi tos Chanel interesantos maciņus. Nu, ko dāmas, tad mēs būsim izgājušas cauri pilnīgi visam. Pilnīgi visam šajā butīku. Tātad paskatieties, kādi mazi pifīgi maciņi. Šādi te Chanel tipa maciņi. Tāks. Šādi aizveras. Maziņš maciņš. Iekšpusītē. Kas mums šeit ir? Divas šādas te vienkārši kabatiņas. Šāds. Un kas viņam ir klāt? Viņam ir arī klāt ķēdība. Un kā tas izskatās kopā, nav re, kur kāds pievienojas. Skatieties. Maziņš, maciņš. Maziņš, jauks, mīlīgs Chanel tipa maciņš, kas jāizmugurē vēl neprātīja šāda te vietiņa. Un šīs maciņas dāmas ir pieejams konjaka, violets. Redzu vienu šajā sāģu tonī. Tad ir re, kur taupe. Un viss. Un šī maciņa cenas dāmas, ja es zinātu, man liekas 40 eiro. Un tieši tāds pats ir lielais, arī ar ķēdību. Bet tikai divās krāsās konjaks un violetais. Un paskatāmies, kas ir iekšā šim. Nu šeit ir gan karša vietas, gan banknešu un čeku vietas, un arī sīkmaltiņa vietas. Aizmugurē kabatiņa nav. Nu tā. Principā būsiet dāmas izgājušas visam cauri. Lūk, un visi šie te ieraksti vakardienas jau ir izvietoti mūsu TikTok kanālā, mūsu YouTube kanālā, mūsu Instagramā, Facebookā. Un šodien es arī būs samontēšu vakarā un arī ielaidīšu. Un šie visi ieraksti ar šīm visām cenām būs spēkā līdz svētdienai, dāmas. Tā kā līdz svētdienai varēs pasūtīt, rakstot uz WhatsApp, noņemot screenshotu ar krāsu, cenu un norādot pakomātu uz kādu sūtīt. Lai visām superīga diena. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šīs 2 dienas. Un tad jau mēs tiekamies atpakaļ Latvijā. Lai visām superīga diena. Tā, paldies!